Un nu mums ar Keitu ir laiks atkal ienirt smaržu pasaulē. Čau, meitenes! Sveiki! Jūs esat nonākušas Pļavas darbnīcā, izbraukumā, jo mums ir uzņēmis ļoti forša ērgļu saimniece pie sevis, jo tā arī tas notiek. Pļavas darbnīca brauc pie jums uz visām vietām Latvijā. Visām devas pusēm. Jā. Un jums šodien ir forša iespēja pagatavot kaut ko smaržīgu. Mēs sāksim, ar plāksnītēm. Tās būs, lai jums smaržo skapis. Tad, kad ir galīgi jau viss pietrūks spēka un nav vairs vispār iedvesmas, tad atveram skapi, sasmaržojam to foršo smaržu, ko jūs pašas saliksiet. Cerams, ka mums izdosies tā foršā. Jā, vai ziedus, vai augļus, vai jūs pašas tur jauksiet. Un tālāk jau mēs iesim un nirsim smaržās. Šis izklausās pēc baigā piedzīvojuma. Pēc smaržu piedzīvojuma. Pirmais uzdevums skaidrs. Keita un Elīna no sojas vaska gatavos smaržu plāksnītes. Vispirms abas izvēlas formu un pēc tam jau krāsu. Es tagad domāju, vai nu sarkanu vai zilu. Nē, es nevišu zilu. Tad es ņemšu sarkanu. Super. Nu, liekat iekšā šajā trauciņā. Pavisam nedaudz. Tādus dažus krikumiņus. Jo ar 1 gramu var nokrāsot veselu kilogramu vasku. Tik daudz man. Jā, ļoti labi. Jā, ļoti labi. Ja gribēsies tumšāk, procesā pieliksim. Labi. Nu, lūk. Un tad jums tagad ir pats galvenais uzdevums. Smarža, jā? Jā! Nirstat iekšā, verat vaļā visas pudelītes. Kas mums te višķi, varbūt jāapstāst, kas mums tīri, kur ir No, Ziemassvētku cepums, smarža. Es izvēlu tieši jaudīgā pipara. Jūs trāpjāt 100, 10 ar pirmo. Mandarīns, pelnija. Te ir tik daudz pudelītes, tik daudz ko smaržot. Sajaukt kādus 2, ja 2 mīļākie, vai varbūt 3. Kā tad tur būs tā kombinācija? Tas ir tas, ko es aicinu parasti ļauties, un vajag jaukt, un nevajag domāt, vajag atslēgt prātu, kad vai tur ies kopā, vai tur varbūt nebūs labi. Tās bailes visu atslēdzam un jaucam savu aromātu, un tu redzēsi, ka būs vienkārši kolosāli. Meitenes ļaujas procesam. Keita izvēlējusies zaļo tēju un ķirsi. Elīna, kurš aromāts tevi uzrunāja? Savai vaska formiņas smaržai es izvēlējos lavandu, jo es reipstu no lavandām. Un tad jau krāsu gabaliņu un izvēlētās smaržas tiek aplietas ar karstu vasku, visu kārtīgi samaisa un lej formiņās. Vaska smaržu formiņu arī izdekorēsim. Kamēr vaska formiņas sacietē, meitenes darbojas tālāk. Lūk, nākamais uzdevums. Nu, tad es jums tagad piešķiru tādas skaistas čarkiņas, bet tās nav čarkiņas. Tur mums ir saldo mandaļeļa. Kāpēc tieši saldo mandaļeļa? Tādēļ, ka viņa nav tikai ēdīga kā pārējās, viņai ir dabīga vitamīna A un vēl tur visādi B11, daudz cipariem. Visādi labumi. Tieši tā. Un, ko? Laiks jūsu šīs dienas, šī mirkļa, šīs vietas unikālajai smaržai. Mums jāredz smarža. Jums ir jārada absolūti savu unikālā smarža. Jā, ievelkam elpu, jā. Šis ir grupa. Un atkal mēs ar Keitu esam izvēles priekšā. Meitenes, tikai mieru, jums viss sanāks. Par smaržām. Nu, tā ir tāda tā kā atgriešanās pie sevis, pie dabas. Jā, jo šie augu ēteri, viņi ir augu hormoni, principā. Un tāpēc ar viņiem cilvēks var to informāciju pārņemt. Jā, tur tādi visādi maģiski procesi notiek. Un tā smarža sastāv, visas pasaules smaržas sastāv no 3 notīm. Jā. Un šī te priekšā jums pirmā nots būs apakšējā pamata nots, kas dod tai smaržai to noturību. Viņa ir tāda dūšīgākā, resnākā molekula, tad pie viņas pieķips tālāk vidējā nots, vidējā būs sirds nots. Tur nāks mums visi ziedi un augļi un tie visi reibinoši aromāti.
Un pašā augšņā būs jumta note, tur jau mums nāk citrus. Smaržas bāzē es izvēlējos egles un koksnes aromātu, un īstenībā man ļoti pārsteidza, kā smaržo koksne. Nākamais posms – izvēlēties sirds aromātu. Šeit mums ir jāizvēlās vismaz 5 smaržas, kas ir augļainas vai ar kādām ziedunotīm. Izsmaržojot pilnīgi visas smaržas pudelītes, kas šodien bija pieejamas, jāsaka, man bija 3 mīļākie aromāti – zaļais ābols, rabarbers un zemene un meža zemene. Kamēr mēs maisījām, Līna mums teica, lai mēs arī domājam labas domas un ieliekam tās domas tajās smaržās, un īstenībā tas process man ļoti patika. Jā, man ļoti patīk. Jā, ar pirmo, un ir tāds zemenīgums, Jā. tāds saldinums, tāds... Bet viņš nav nav tik slikti, jā, viņš nav tik daudz... Jā, super. Svaigs, bet salds, bet maigs. Jā, Man jā, es arī saprotu, ka man ir svaigs, bet salds. Nu, un kā Vai tev ir mežains? Aha. Jā, tev ir koki. Tur bija. Tev ir tik. Jā, kā jūs tik ātri zināt, tad cilvēki meklējās, diezgan ilgi, citreiz tur... Jūs abas zināt, ko jūs dzīvē gribat? Vau, labais! Nu, ko tad, ja jūs tik naskatās darīšu, es pilnīgi esmu šokā, malacītas. Nu, tad dodamies citrus pasaulē. Jā, tad dodamies un citrusiņš iedod tā smaržai to frišumiņu, to spirktumiņu, to... Un, jā, citrusus jūs pilināsiet, jūs pat varat 2 izvēlēties, bet tos, nu tā uzmanīgi varat, es iesaku pat 3 pilītes, nu līdz 5. Man šķiet, ka mans aromāts jau ir gatavs, bet nu labi, es papildināšu to vēl ar 2 citrus notīm. Tas būs apelsīns un greifrūts. Es pievienošu citronzāli un greifrūtu. Jā, Man arī tik patīk. Bet es brīnos, jo es tiešām esmu tāda saldo smaržu meitene. Šitais nav tik salds. Jā! Šo aromātu varēs baudīt ne tikai ar smaržu, bet arī ar acīm. Man ir ļoti patīkams sajūta pēc šīs meistarklases, jo tas bija tāds smaržu lidojums, bet tas ļāva tā kā iepazīt arī sevi un saprast, kādas smaržas man patīk un kādas man nepatīk, un es esmu ļoti gandrīz par gala rezultātu. Man nenormāli patīk rezultāts, un es esmu tiešām šokā, jo es esmu reāli saldo smaržu meitene. Bet man šīs abas smaržas sanāca ļoti tādas svaigas, augļainas, gaisīgas un patīk. Mēs esam skaisti nofinišējuši. Man liekas, šis bija tāds tiešām brīnišķīgs smaržu piedzīvojums, un mēs atklājām par sevi arī daudz ko jaunu. Elīna savas svaigās smaržas, un es savas saldās smaržas, lai gan ikdienā tās izvēles ir daudz citādākas nekā šodien sanācis. Un tas ir tas interesantākais, man liekas, kas šeit arī atklājās. Bet, Līnas, tev grib teikt milzīgu, mēs visi gribam tev teikt milzīgu paldies. Un mums šai epizodei arī foršs liela draugs, tā kā lai tev garšīgi. Paldies! Lūdzu. Garšīgs smaržu piedzīvojums kopā, vai ne? Paldies, viņš!